Tā. Vēl saistībā par šo konkursu es gribētu aicināt uz skatuvi. 3. vietas ieguvēja vokālistu konkursā Do Re Mi, 4. beigās saudzēkļi Sandiju Grigorievu un skolotāju Daci Vicāni. Tagad uz brīdī šeit tuvāk, nāciet šeit lūdzu, mēs stāviet maliņā. Jūs visas esat dziedātājs. Pastāstiet man, kādu dziesmu jūs konkursā dziedājāt? Mākonis. Par mākoni? Ko tu dziedāji? Vīnola dāns, wow. Un tev bija kas dziesma? Izdziedam sauli. Izdziedam sauli. Kur tev dziesmu mācīja skolotāji? Skolotāji Dacis arī mācīja par mākoni, jā? Palūksim, lai viņi nociet vienu pantiņu no šīs dziesmas. Mākonis, 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 mākonis pārplīsa pukš. Un tagad aplausi. Mākonis pārplīsa pukš. Nu labi, skolotāji arī saprat, ka viņai būs precīzi tas pats jādara. Viņš vai piedziedājums? Es nezinu. Kas ir foršāks? Kas ir foršāks pantiņš vai piedziedājums? Pantiņš. Ir pasaule daļa, kā dāvana dota, ir katram, kam dziesma, kā draudzene mīļa. Un tādā garā. Paldies jums! Paldies! Tā, tagad turpinām. Startnovada vēstures konkursā Mana Latvija 3. vietu ieguva 9. beigās saudzēklis Aigars Birkenfelds un skolotāja Zintra Untīte. 3. vietu startnovada vēstures konkursā Mana Latvija ieguva Renāte Strelēvica 9. B klase un šai pašā konkursā 3. vietu ieguva 9. B klases saudzēkļa Santa Baumane. Nāciet te man uz vidiņu. Tā, kas man vēl bija? Par Mana Latviju vēl bija. 1. vieta, 7. B klases saudzēkļi Melisa Kronberga. Tā ir pareizi, ja? Tātad tas ir jauniešu centra Daugavpils internetu konkursā Mana Latvija un Dāvim Almeistaram no 7. B klases. Tā, mana izstāstiet. Mēs vakar domājot un liekot šīs balvas kopā, es tā jautāju, kas ir šis konkurss Mana Latvija? Kas jums ir Latvija? Nu, tu nevari izdomāt, kas ir Latvija. Tā zeme. Kas tev ir Latvija? Ļoti saskaņots kolektīvs. Skolotāji, kas šis bija par konkursu? Šis konkurss vispār mēs pirmo reizi vēsturnieku izlēmām, ka tādu vajag. Iniciatori bija Vecpievāras vidusskola, un mēs viņus tā labi atbalstījām. Ko nozīmē labs atbalsts? Tas ir noņēmāt viņiem balvas? Varbūt arī tā. Ne visas, bet dažas.
Vai jums vēsture ir mīļš priekšmets? Jā. Kas patīk vēsturē? Tieši uzzinātnes kaut kas bija par seniem laikam, kā agrāk bija. Manā laikā vēstures skolotāji man lika no galvas zubrīt dažādas gada skaitļus par ziemeļu kaujām un tā tālāk. Vai tagad arī tas tā ir? Ko jums liek vēsturē darīt? Kaut ko. Bet tikai nemācīties gada skaitļus. Daudz to nedara. Un jūs to darat? Jā, mēs izstrādājam ļoti daudz projektus. Kādus projektus jūs strādājat? Vēsturisks projekts? Jā. Te viens otrs Latvijā grib pārzīmēt vēsturi, vai vēsturi ir iespējams pārzīmēt? To jau tie, kas ir piedzīvojuši citus laikus, citas valdības, to jau zina. Skolā mācīja vienu, pēc tam dzīvē sastapot citu, tad ar bērniem māca atkal kaut ko citu. Ir jau viss kaut kas vēsturīgs. Galu galā, taču ir tie daudzie miljoni gadu pagājuši. Ir pagājuši daudziem miljoniem gadi un daudz miljoniem vēl būs priekšā, bet neskatīsimies tas, kas tur būs priekšā. Nākošgad, mīļie, tiekamies atkal uz šitās skatuves. Paldies jums! Palānām jau mums tas būrs tā kā tiek pielocīts 4, 8, 15. Pirmā vieta. Siguldas serpentīna skrējienā Emīlijai Kristaigrāvai. Skrējēja, 1 kilometru skrējēja. Un pirmā vieta Siguldas serpentīna skrējienā 5. klases audzēknim Edgaram Pēterim Vilciņam. Šos jauniekļus, šos un citus skrējējus esot sagatavojis skolotāji Liena Brīlēņa, kas arī liels skrējēji. Kur Emīlija palika? Emīlija aizskrēja. Otrā vieta Siguldas serpentīna skrējienā Samantai Biesēkai. Trešā vieta Bruno Aboliņam no 3. A klases. Trešā vieta Arnim Kalnietim no 5. A klases. Trešā vieta 7. klases audzēknim Siguldas serpentīna skrējienā Elvijam Kotarēvičam un 12. klases audzēknim Oskaram Īzekam. Nāciet mīļos līdzi, nestāvieties puķēm. Tā, ar kādiem es te esmu runājot, bet ar kādu man tiešām gribētos dikti parunāt. Kas tas tāds ir serpentīna skrējiens? Augšā kalnā jāskrien? Kāpēc viņš saucās serpentīna skrējiens? Siguldā ir serpentīna kalns? Jā. Kāpēc serpentīna skrējiens? Skolotāji, jūs arī esat tur skrējusi. Jūs arī skrējāt augšā kalnā, tiešām? Ar fotoaparātu līdzi bērniem. Man tāds, tad dīvains tāds bilds. Kāpēc jūs parasti jau fotografē no priekšas? Es no visām pusēm cenšos. Tas nozīmē, ka jums vajadzēja skriet viņiem no muguras, viņus vajadzēja apdzīt, vēl no priekšas stādiem? Jā, tad es tos pēdējos gaidīju tikai no priekšas, jo es neesmu tik sportiski kā tie bērni, tad es uzskrienu vienreiz un divreiz tikai augšā.
Es nesaprotu. Startā jūs sākāt skriet kopā ar viņiem. Tad jūs viņus bildējāt no pakaļas, pareizi? Tie, kas skrien pirmie, jā. Tie, kas nav pēdējie, tie jau ir tikai no priekšas bildē. Pēc tam jūs kaut kur pusgalnā, lai jūs viņus varētu nobildēt no sāna un tā profilu bildu, jums vajadzēja viņus panākt. Bērni izskrien katrs ar 15 sekundžu starpību. Nav tā, ka viņi skrien vienā barā. Un tie, kas piedalās, ir vairāk kā 200. Un tie mūsējie tur pa brītiņam skrien, un tad man izdodās tā veiksmīgi apdzīt tos dažus un tikt pirmajai finišā un bildēt tie, kas nāk pēc manis. Es sapratu, tātad puskalnā jūs jau bijāt viņu profilus fotografējāt, un kalna galā jums viņi bija jāsagaida un finišā jāfotografē no priekš. Taisnība tā ir? Tas serpentīgi kalns ir tāds, ka tas fotogrāfs var šmaukt un neskriet pa trasi, bet pat taisnu augšu. Tagad šito te Anitiņu izgriezīs ārā. Kā jūs teicāt, ir jāapdzen, jā? Jā, jāapdzen. Ir jāapdzen. Un tā 200 reizes. Mēneši, viņi tiešām 200 reizes skrieja augšā lejā. Vai jūs nākamgad arī gribat braukt uz Siguldas serpentiņu skrējienu? Ko jūs sakat, ja mēs tad īgatnē uztaisītu kādu skrējienu augšā lejā, ko jūs piedalītos? Saki, ko nozīmē varbūt, kad atkarībā kāda balva būs, ja kā? Kāpēc tu uz Siguldu brauc? Kas tur ir interesantāks? Sigulda ir interesantāk, jo tur ir cita pilsēta. Normāli tas ir pilnīgi normāli. Un tur ir skolotāji, kas skrien ātrāk pa bērniem un 200 reizes vienā dienā veiks to trasi. Paldies jums! Nākošajā tiekamies atklāšanas. Vai lēnām tā diena iet uz beigām, un te man ir palicis tā. Pavisam neliels ieraksts par iniciatīvu bērnu izglītošanā un saskarsmes prasmēm ar izglītojumiem, apbalvot ar Līgas novada pateicības rakstu un naudas balvu 150 eiro apmērā Līgas novada vidusskolas pedagogus, skolotāju Aiju Ziediņu, skolotāju Dāci Zariņu un skolotāju Santu Šulmani. Lūdzu, skolotāju! Es esmu visus vārdus izrunājis, un es domāju, ka šajā brīdī vispareizāk būs, ja šos vārdus un šo interviju ar jums, skolotājs, es teikšu tā, skolotāju lepnums šī gadā. Jūs intervēs, jūs direktore, Inti, lūdzu. Man tagad jāuzdod jautājumu. Kā jūs jūtaties? Pirmais jautājums. Labi, jūtos. Labi. Jums brīnišķīgi. Kā jūs domājat, vai jūs esat pelnījuši to, ko jūs šajā vietā saņēmāt? Nāk šeit priekšā stāvēt saulē, un arī katru dienu var stāvēt saulē, tik spožā, tik siltā. Mēs jau sen to esam pelnījuši. Man ir prieks, citiem prieks. Cenšamies. Un es gribētu piebilst, ka es savās acīs redzu te 3, un tad vēl 3x3 tās skolotājas visas, kas sēž zālē, viņām var būt aplausus. Ne tikai ne tām skolotājām, kas ir skolā, bet arī bērnākām un mākslas skolā. Jo viņas arī to ir pelnījušas. Vai jūs jau vēlaties trešo jautājumu? Jūs jau nojaušat, kāds tas būs. Ko jūs darīsiet ar šo te iegūto naudas balvu? Es braukšu uz Saudi-Arābiju. Šeit kā vēl padomāšu. Kopā ar ģimeni. Paldies! Es domāju, ja vēl citi jautājumi, tad tos jūs varat
Pēc tam. Paldies! Līdz ar to, šodien tas nomināts saraksts šķietami ir galā. Es tiešām vēlreiz lielu paldies gribu pateikt ne tikai novada pašvaldības, bet arī visas Līgatnes novada iedzīvotāju vārdā. Lielu paldies audzēkņiem, pedagogiem, visiem par to, ka jūs kuplinat un stiprinat Līgatnes novada izglītības iestāžu vārdu. Par to, ka mūsu novadā ir ļoti laba, spēcīga mūzikas mākslas skola, ka mums ir lielisks bērndārs gan Līgatnē, gan Augšlīgatnē, ka mums ir vērā ņemama, nopietna un ļoti laba vidusskola, arī gan Līgatnē, gan Augšlīgatnē, ar sirsnīgiem, jaukiem, gudriem, strādāt gribošiem skolotājiem un jaukiem mācīties gribošiem audzēkļiem. Lai skaista šī vasara un baudam koncertu!
Tuvāk nekā Rīga, Cēsīs ir jauka koncertzāle. Es domāju, biļešu cenas nebūs pārāk astronomiskas, mēs varēsim baudīt ļoti, ļoti skaistu mūziku. Un arī nākamais gabaliņš no mūsu koncerta lielajā skaistajā zālē. Un, protams, tas ir mans kalniņš. Priecātos, ja mēs varētu arī dziesmas ritmā, un jūs gan nojautīsiet piesas klāt rokas. Tas būtu ļoti, ļoti, ļoti.